Maucam vēlreiz, ja? Sveicināti, ja? Vēlreiz. Mums ir baigā problēma. Mums trasē ir bijis viens gončiks, ja? Es gribētu, lai tu šo pēdu autori, ja? Tas ir savas pēdas, ja? Kas tu esi bijis, es nezinu, bet labi, ok, es te bišķi palīdzināju, tevi normāli jau. Bet šeit, ja, redzi, iet, ja, un tā smuka aiziet, un te tāds Porsche ir iekšā, redzi, tāds te, nu, redziet, cik cilvēki ir nekaunīgi, blin, ka viņi dara jums, mēs kā cilvēki daram visu, ko vajag, ja, līdzinām daramies, ja, te maucam pa trasi, ja, lai viņa būtu normāla, vai ne? Avot viens iebraucot šitās te, brutāli sakot, ķēms, ja, un sačakarē visu. Blin, tālāk reku nobraukci nos, nu jūs jau paši redzēja, ka te ir dirsā, vai ne? Te ir darbs atkal jāieliek, blin. Nu, un es gribētu, lai šis cilvēks atsaucās komentārā, ja, un izstāsta man, ka viņš tiešām atvainojās, ka viņš neredzēja, ka trasē nedrīkst braukt. Esam godīgi, ja, atsaucamies, kurš tas bija. Es gaidu komentāru no jums, ja, par šādiem gadījumiem, ja. Redziet, tur tālāk arī viss ir izspolēts, ja, tur ir, nu, tas nedod Dievs, ja. Šeit tika nolīdzināts, viss, mēs drīz būs sals un mēs domājam trasu uzsals un mēs varēsim normāli uztaisīt gonku, ne? Bet, nu, kādam vajadzēja pabraukāties un kāds arī to izdarīja, protams, ne? Redziet, ka nolīdzināts, ja? Bet, nu, ir atrodās cilvēki, kas nezina, varbūt, nu jā, nu ir jau visādi. Varbūt kāds no tālienes atbrauc, es jau nezinu, moši kāds igaunis vai kas, fig viņa zina. Tu jau nevar zināt, kas te vazājās, visā te mīzāli vazājās. Atbrauc uz Zilo kalnu, apsīties torni, ieraug pamest trasu un davai pagāzēs tūlītās. Bet nesaprot jau to, ka trasa ir ciet, bet nu, labi, mēs jau paši esam mainīgi, ka mēs zīmes neuzliekam, ka trasa ir ciet. Un tāpēc arī tādas te problēmas sanāk. No tā ir. Not. Tātad, es gaidu komentāru, ja, no cilvēka, kas te ir bijis, un ja tu man izstāstīsi, kā tu te biji, un pateiks, ka tu atvainojies, ka tu te esi izbraucis, ja, atbrauks uz trasi, man atvainosies, ja, un pateiks, ka tu vairāk nav nedarīsi, bļai. Vecīt, tā nevar darīt. Tā nevar darīt pret citu darbu. Tā nav cieņa, tā ir patveļ pret citu darbu, vienkārši un konkrēti. Tā kā saudzēsim citu darbu un būsim cilvēcīgi, ja? Davai ieliekam savus komentārus, kurš pa Zilākalnu šosī vakar vai aizvakar ir braucis un kaut ko redzējis, kurš te ir braucis, kāds motocikls un kādā krāsā ir un sakiet, ziņojiet, ja jums interesi ir par trases attīstību un viss pārējais. Labi, čīrīju, visiem jauku dienu. Tāds mums ČP šodien sanāca un jau vakar, man liekas, aizvakar varbūt jau bija, es nezinu, kā tas ķēms te ir braucis. Bet, nu, cerams, ka otrais viņš tādu sūdu netaisīs vairāk. Es ļoti ceru. Ja tu vecīt skaties, ja? Nākamreiz es te novilkšu elektrisko žogu, blin. Tā kā tā. Vai arī saliksim video kameras, un tad tā gan būs pakaļā. Žēl, ka vispārībā nav, īstenībā vajadzēja jau. Atvilks trasēs dzelzs žogu riņķī un viss. Un cauri. Te līdz trasi viss būs dzelzs žogā. Un viss, un iekšā nekur garām netiks. Tā kā sēski jūs esat un viss, bļen.
Tātad, paldies, ka skatījāties. Bet autors, jā, raksta komentārā, ko tu paši to saki. Un, ja tu esi cilvēcīgs, jā, tad vismaz pasaki, uzraksti, ka atvainojies, ka nezināji. Un arī ar to pietiksies, bet nākamreiz tā vairāk nedara, jo pēc tam jau saprot, kā mēs te strādājam, maucam, jā, un daramies, un lai visi attīstamies lēnām, jā. Un es te rēķinu vecīt viens pats maisos katru dienu. Man nav kas palīdz. No tā ir. Labi, davai, čivriu visiem. Dzīvojam godīgi un esam kā cilvēki, ja? Ot.